vairs nav uz rīta loga stūra. Čau! Tagad atrodamies pie kādreizējā dzērienu veikala. Kas tagad ir šeit? Tagad automazgāta ogre. Kā izdomāji tieši ar automazgātuvi? Patīk ļoti vienkārši kaut ko tīrīt, kaut ko mašīnas tādas, nu tā kā vispār. Tagad ar automazgāšanu nodarbojaties, Jā, tieši. Un ko jūs tieši mazgājat? Tādiem. Jā, Jā, jūs mazgājat ar šādiem? šitādiem. Jā, ok. Un ar švamītēm. Ar švamītēm, jā. Un cik izmaksā mašīnas? Mašīnu notīrīt maksā. No āras 5 eiro. Jā, bet salonu iztīrīt jau dārgāk sanāk. Jūs arī salonu tīrat, jā? Putekļu sūcējs viss ir jau vietā. Jā. Ok, tad man vajadzēs no āras. Jā. Salonu nevajadzēs? Ko salonu šobrīd nē? Cik salons maksā? 15 līdz... Nē. Jums ir kāds, viņš ir tīrs vai kā? Nu, viņš nav dikti tīrs. Es pat teiktu, ka nav tīrs, redzi? Te ir diezgan. Nu, jā. Nu, tur kaut kur, es nezinu, 5-10 eiro. Un cik jūs iedosiet man vienalga? Nē, nu, pagaidām sāksim ar virsbūvi un tad jau skatīsimies. Beidz sarakstīties. Šo es jau uzrakstīju, beidz man rakstīt. Paņem šo amīti. Kā ne? Šeit vajā arī. Uzreiz pa logiem sāk. Jā. Mums jau kraulis bieži. Jā, es redzēju viņa video. Bet iepriekš tu man rakstīji, ka tomēr aprīlī kaut kas notiksies ar dzērienu veikalu, vai kaut kas mainījās, ja? Mums mainījās. Viņš man pagaidām tāds pats mērs, ogre viņš man pagaidām neatbild, bet viņš man neatbildēja vienkārši tāds nav atbild. Nu, gan jums mašīna netiek. Nu jā, tur bišķi dubļi ir. Cik mašīna maksāja? Štuka 100. Nu, tikai Normāli. Šitas braucot uz ikšķeli nokrita. Ja? Bija laikam pielīmēts tā. Vai logu līme, vai kaut kāda melna līme, nezinu, silikons neturēja. Jūs no kaut kāda pierikupa nopirkāt? Nezinu, uz pieres nebija rakstīts. Datorā, jā. Nu jā, bet no kaut kā nopirku, jā. Jūs jau arī ieliksiet video vai kā? Es nezinu, es šobrīd par auto 2025 montēju, nezinu, kad man sanāks. Varbūt rītdien, varbūt parīt, nezinu. Jāskatā. Vai kaut kā domājat optimizēt, uzlabot savu automazgātuvi? Jā, tieši es gribētu, es tā kā jau drīz pirkšu jau kaut kādas tur lietiņas speciāls, tā kā tur tos ar ko pūto, visas lietiņas, jā, uzlabot tas jau 100% būs. Šodien jums pikniks šeit ir vai kas ir? Nē, vienkārši taisam uguns, kuri vienkārši tur, vai cilvēki, kuri atbrauc mazgāt mašīnu, var tur arī pastāvēt, sasildīties. Pasildīties, jā. Katru dienu apmēram. Un jūs tirgojat arī puķes? Jā, 20 centi gabalā. Tulpīt. Tulpes, jā, tās ir. Aha. Iesim apskatīties, kādas te tulpes ir. Šādas tulpes tiek tirgotas 20 centi gabalā un var nopirkt. Jā, mēs varam visu jums pa 15 eiro. Nu, kā jūs mazgājat salonu vai kā jūs darat? Mēs ar Visu. Jā, izsūknējam, pēc tam attīram visas krēslus, arī nosūknējam krēslus, arī drīz mums būs tāds putuklis, kurš tīrā visas krēslus ar ūdeni. Jā. Un jā, lai būtu tā skaistāk. Šodien dāvana visiem tāda pa 15 eiro visu iztīra. Jūs šodien pa 15 visu Tā kā tīra. jūs varat... Jā, man nav tik daudz laika šodien vēl jāmontē video. Būs labi ar virsbūvi no sākuma tik galā un tad jau. Ja kas arī brauciet rīt un jā. Nu, jāskatās kā. Jā. Kad vajag tad braukt. Jā. Tā kā, kam interesē, TikTokā parasti lietas video, jā. Tieši tā, jā. Un kā tagad saucās? Automazgātā ogrē. Tā automazgātuve ogrē. Un šeit, kur puiši strādā. Mums mašīnas tīrēs un laistīs. Tas ir labi. Redzēt, ka mums nav laika. Būtu laiks, tad arī varētu salonu. Es nezinu, cik tas ir jums laika. Nē, gan jau pietiks ar. Tā arī ar pamītu. Nu, to
Jā, to mēs izdarīsim. Kur tev braukāja, tev visiem nezinu? Pa Ogres ceļiem, nu vairāk tā kā Ogres rajona ceļiem. Tur tādi grantinieki ir diezgan spēcīgi. Ko skolā stāsta un saka par tavu darbību? Man bija direktors teicis, ka labi, ja nav tik slikti, labāk, piemēram, toreiz arī man skola vienreiz bija teikusi par to dzēļu veikalu, ka viņi jāizslēdz, ka tas nav labi, ka mēs tā darbojamies, reku padarbojamies, nopelnījām ļoti daudz naudas un tā. Tā darbojamies, kamēr, jā. Bet tā skola neko baigi slikti nesaka. Tagad mēs skolu gan jau, ka neviens neteica, ka es ar to automazgotu par tiem, kad veikaliņš bija, tad jā, tad bija teikt. Man skolā tā kā skolotāja pat atbalstīja. Tas ir ļoti jauki. Tā kā viņa teica, lai man viss izdodas dezorante. Visi teica, lai man labi sanāk ar draugu. Viss, lai aiziet kārtīgi, lai viss vienmēr izdodas. Es pats biju šokā, kam skolotāji pienāk un pasaka to, ka mūs jau skolotājs pat skatās. Viņi var skolotāt, jā? Nē, man nav. Tā es aiziešu un pakaļ šāpītē. Kuram no jums bija ideja, tieši mazgāšana? Man tiešām Tava, personīgi. Jā, personīgi man. Es biju nopircis no sākuma šito domu, vienkārši puķis slikt, pēc tam izdomāju, varbūt mašīnas mums laikam mazgāt. Pēc tam vēl otro nopirku, vēl šomīgs visu, ko vajag, un jau atvēros. Pēc tam jau no sākuma vispār nebija klients. Tad atbrauc kravas, iefilmē reklampaldies viņu par to arī. Un tad mums sāka klienti braukāt, bet šodien tikai viens klients un otrais jūs esat. Mēs priecājamies ar katru klientu. Mums ļoti patīk par klientu. Tagad vismaz numurs būs smuks, tīrs, savādāk nevar redzēt numuru pat. Jau diski uzklasuši, tas nav labi, tad sanāk ķīlē suports, vai arī, es baigi daudz nebraucu, es tad tikai ļoti minimāli. Tagad jau rūdimās bišķi. Bišķi jau, jā. Es jau diskus nomazgāju, nevajadzēs. Tagad spiediens ir labs. Tagad vēl turpina stīklu mazgāt. Kas? Nē, es tikai komentēju, ko tagad dara. Un tu mazgā bamperi priekšā, jāsadāk. Veikalā tur viss aizvērās, tas ciet. Policija nāca tevis aizliedzot, bet mēs negāžāmies zem dzīves sliežu ritma. Tagad rokas iet, ja štakstot ritīgi mirdzam. Spodinām autols, paujam zvaigznes. Ne mums veikals, ne algas mazas. Ogres dzīve mēs te plaukstam kā ziedi. Automazgātava ir mūsu tagadējā vieta. Tagad taču vairāk nedaudz tas uzlīmes. Tagad nē, man vēl pēdējo reizi. Nākošais gadu vairs nebūs, uzlīmes ir viss cauri. Iziets etaps. Ar šito spiedienu jāmazgā būs ideāli. Vai ne? Tas ir skrāpējums vai kaut kas netīrs? Nevar saprast, mošs skrāpējums. Šeit ar šāmīti. Arī reku stikls. Kā parasti vajadzētu vislabāk kopt auto pēc ziemas, lai rūsa nebūtu? Baigi nezinu. Pašam nav mašīnas pagaidām uz doto brīdi, bet domāju, ka ir saloni iztīrīt, piemēram, ja jūs gatavojaties ceļojumam un sagatavot mašīnu uz izbrauku no ziemas, tad jā, vajag noteikti iztīrīt saloni, nomazgāt pašu mašīnu. Lai nebūtu ziemā jāmazgā. Jā, un tā. Šeit ar šāmīti. Es noskalošu auto un tad... Jā, noskaloju viņu šeit. Te jau viss, jā. Tagad jāpārskalo visa mašīna 15. Apmēram tā. Jā. Šobrīd jūs jau mazgājat gandrīz jau 18 minūtes. Ja? Jā. Tad ilgāk. Tad jums salona gan jau ilgāk būtu, vai? Vai salona ir ātrāk? Es tur rakstīju, kad aizbraucu pašvilkošu mazgāt un tad nomazgā mašīnu un paierīku. Jā, protams, to varēsi, bet tu nevarēsi kārtīgi nomazgāt. Tur vajag tik noskalo šitā var un viss. Jā. Šeit jums tomēr ir kvalitatīvāks tas pakalpojums, jā? Labāk pārmaksāt, cik tur 4 eiro, un tad arī skaista mašīna būs tā. Sanāk vispār netīvi. Es apēju visu mašīnu, 20 minūtes kārtīgi nomazgāt mašīnu. Bet
jums iepriekš arī tikpat ilgi sanāca ap 20 minūtēm, vai kā jūs, kad iepriekš mazgājāt krāvalim, un vēl teica, vēl iepriekš? Krāvalim mēs mazgājam apmēram ar to arī laiku. Nē, mēs krāvalim vēl kādām 30 minūtēm, viņš jau tur ilgi pie mums bija. Nu jā, apmēram. Tavu, jā, mēs tur 10. Nu kā izstās labi, ne? Nu, ir labāk, protams. Un tevi vispār neko nevarēja redzēt uz šī stikla, tagad jau viss. Numurzīmi nevarēja redzēt, jā, tā kā darbs ir padarīts. Nav vēl. Vēl ir kaut kas tur? Vēl pēdējais, labi. Lai jums viss smukāk. Jā. Un tur stikls un to. Nu kopā 25 minūtes arī kaut kur arī sanāk. Tas jau kārtīgi sanāk. Kaut kas rakstīja par bedrēm, un mēs aiztaisījām. Jā, mēs cenšamies kaut ko tur darīt un jā. Kamēr lietas nav, tad cenšamies, Jā. Kaut kā labi iekārtot. Jūs redzēja, kad bija kravalis, tur bija kaut kādi dēļi salikti, lai viņš varētu izbraukt ārā vai kaut. Tad bija ļoti mitrs, ja? Jā, tur vispār bija. Tad bija slaki. Tagad jau viņa spīd. Vai ne? Var redzēt, kā spīd. Jā, salona zampainam ir ļoti netīsa, sanāk tur 15 eiro, ja? Bet tā ir vispār 10 eiro. Šodien vienkārši tāda akcija ir. Viss. Muskums ātri notīrīs un viss. Numurzīme arī. Tātad visi. Nē, nu pagaidām, es domāju, būs labi. Vienkārši 10 minūtes arī salona. Jā. Jums tiešām vajag. Nu pagaidām, zin kā, ja daudz pa lauku ceļiem, viņš ātri paliek netīrs. Tad ļoti. Svaigāk jums cilvēki arī saka, ka jā, pabrauks atkalpot, bet nedomāju, mēs sākam izsakāt, kāpēc tās visas paklaiņas, visas nomazgājumas attīrīt, tad būs vēl nekā no salona. Nevēl kaut 10 minūtes. Jā. Tā kā tiem, kam vajag nomazgāt mašīnu, brauciet Tirpoņa iela 6. Kā būs tīrījums klāvēt un tīri. Ok, jāsamaksā. Labi, paldies. Jā, liels paldies. Paldies, visu labu. Paldies jums, paldies par braukāt. Rūsas nav uz rīta loga stūra. Saule lec un sauc pēc mūsu pūra. Tur, kur dzels var dziedāt līdz ar vēju, kurā smiltīs raksta laiku seju. Rūsas nav